Sveicināti, draugi! Būs īsts video par mūsu redzējumu, kas tad ir laiks. Laiks eksistē tikai uz mūsu planētas Zeme. Dvēseļu pasaulē nekur viņa nav. Mēs, kad esam dvēseļu pasaulē, mēs varam iemiesoties un izvēlēties dzīvi jebkurā tātad pēc mūsu saprašanas laikā. Tas ir 20. gadā vai 1050. gadā vai 5 gadi pirms mūsu ēras vai pēc mūsu ēras, nav svarīgi. Tātad šitā dzīve mums iet šobrīd, vai ne, 2020, šobrīd 24. gads. Mēs nākošo, ja iespējams mūsu iepriekšējā dzīve bija 3000. gadā. Tas atkarīgs no tā, kādu tātad dvēseli izvēlas, kādu mācību viņa vēlas iegūt un kurā laika joslā tātad uz Zemes ir iespējams iegūt to mācību un kur tas eksistē vispār. Laiks tika izveidots mūsu vērtībām. Mēs spējam salikt visu te pa plauktiņiem, sakārtot, un tomēr planēta Zeme viņa griežās, un tad mainās tie laika apstākļi. Pavasaris, vasara, rudens, ziema, un tā cirkulācija arī notiek. Šobrīd ir tāda situācija, ka laiks ir pātrinājies, un tas pat ir pierādīts jau. To atklāja kāds no zinātniekiem, vai no lektoriem. Es īsti nepateikšu, neatceros. Vai kaut kādā vadīja lekcijas cilvēks, un viņš parasti ikdienā kaut kādā laika posmā varēja izlasīt, pieņemsim 50 lapas puses. Un tad pēkšņi viņš atskārta to, ka viņam nepietiek laika, lai izlasītu ieplānoto daudzumu lapu. Un tas viņam likās aizdomīgi, tāpēc, ka viņš lasa diezgan precīzi, tāpat kā vienmēr lasa, vai ne? Un sāka cilvēki to visu izzināt, pētīt un tā. Un jā, tika atklāts, ka tagad ir kaut kādas 18-19 stundas tikai mūsu diennaktī. Tātad viss tas ir pātrinājies, vai ne? Un mums pulkstenis iet kā iet, viss iet uz priekšu, bet viņai ir īsāks laiks. Laiks iet ātrāk. Tagad ir tā pārējais laiks planētai Zeme uz tām augstākajām vibrācijām, uz 5D matricu. Un tāpēc jau mums tās procesiņš notiekās šobrīd ar to laiku. Ir viena ļoti laba rakstniece, Paulina Suhova. Viņai ir grāmata uzrakstīta atslēgā uz visām durvīm. Tā ir krievu rakstniece. Paulina Suhova, ja es nemaldos. Un viņai tur iekšā tajā grāmatā ir ļoti superīgi pasaka par laiku. Tātad. Laiks. Kur tu esi? Ko tev vajag? Laiks, palīdzi man, izārstē mani. Kas tev atgadījās? Laiks saka. Mana dvēsele ir lupatās, lūdzu palīdzi, izārstē mani. Laiks saka, es nesaprotu, kā tu gribi, lai es tevi ārstēju. Paracetamolu vai purgenu, vai kā man tev palīdzēt. Bet laiks, visi saka, ka tu palīdzi un tu ārstē. Nu labi, es varu saslaucīt. Laiks saka, drumstaliņas. Nē, izārstē mani, lūdzu. Laiks saka, jā, jūs jau homo sapiens esat pieraduši pie tā, ka jūsu vietā kāds kaut ko dara visu laiku. Un tad tur ir skaidrojums, es īsti neatceros, precīzi nemācēšu izskaidrot, bet ļoti superīga pasaka. Ja es viņu atradīšu, es publicēšu kaut kur, pēc tam ielikšu. Un tādā garā, vai arī paši varat palasīt to grāmatiņu, ja ir tāda iespēja. Nu kaut kā tā, jā, tā mums notiek ar to laiku. Bet jebkurā gadījumā tā ir ilūzija, tāpat kā viss, kas mums ir apkārt, tā ir ilūzija. Planēta Zeme tika izveidota, lai mēs tādu pārējām šeit savas mācību stundas, iegūstam savu mācību pieredzi un tādā garā. Un tas pats ar laiku, tā ir viena no mūsu ekstrijām, bet viņa nav nekādā veidā saistīta ar kaut kādu radīšanu vai ārstēšanu vai vēl kaut ko. Vienīgais, kas notiek, moments kļūst tālāks un mēs varbūt viņu aizmirstam vai kaut kur dziļāk noliekam sevi
zemapziņā, un tāpēc tās sāpes reizēm par kaut kādiem nodarījumiem kļūst mazāk sāpīgas. Pareizais ir ar sāpēm cīnīties, ar pašiem ar tām cīnīties un piedot cilvēkiem un risināt to visu. Jo, kā mēs ļoti labi jau zinām, mēs katrs viens otram esam, lai mācītu viens otru, tikai un vienīgi, lai mācītu. Pat visi mūsu pāridarītāji un visi pārējais ienaidnieki, tie ir tikai mūsu skolotāji. Tāpat kā mēs esam kādam skolotāji. Tā kā jā, draugi, īsumā par laiku, ja kāds jau kaut kas tur interesē, rakstam, komentu, piesakojam. Tā visiem.